ir 30. maijs, 23:58. Sasdiņa. Lāk paspēt Reidīnai uzfilmēt par to, ka Reiters vādiņas, ko nevar darāt. Naivis labumā, tā man mota saka. Šodien gandrīz izlasīju gromatu Mistērija Putins. Diezgan laba gromata par Krīveju. Un tā ir tāda viena vīta, kur raksturojot Krīvejas situāciju. Autora raksta, Krīvejā nav mehānisma, lai sprīstu vīnotos par valsts varu. Tas man vada no vairs dūmu, ka esnībā Latvijā mums ir līdzīgi, ka mums arī tas mehānisms nav radīts, lai katrs cilvēks var iesaistīt politikā un ienest kaut kādu savu pienesumu tam visam par to, ka pašreizējos partijas ir uzurpējušas varu un cilvēkam no molestību tā izalaustīs ir diezgan grūts. Esnībā to var redzēt arī pēc mana piemēra, un par to es domāju kodreiz pastostāt plašāk, bet katrā ziņā ir tas video ar domu, ka vajag tādus taisēt, un taišņi video formātā dēļ to, ka otrs variants ir rakstāt tekstus, bet tekstus cilvēki ir slimki lasāt, lai gan es pats porcelāns un līdz šam rakstījis visādus rakstus, un tādā ziņā man likās, tas ir vīglāk par to, ka tad var domu labāk noformulēt, var kādu vārdu palabot, var kādu komatu palabot. Pīslēpēt tā, ka es ir cīši labs, bet man pašā laikā man pašam vajag trenētīs taišņi runot i formulēt domu pēc iespējas iz vītas. Es reiz. Nav es sagatavojūtīs pēc tam tikai. Druskai par šo tū domāju tādos video stostēt, un viens tēmats varētu būt taišņi par to, ko jau sākumā minēju, par to Latvijas politisku sistēmu un par to, kā cilvēki var, nevar iesaistīties politikā, dēļ ko nevar, kādas ir problēmas, un varbūt pīdovot poras priekšlikumus, kādā veidā tomēr mēs varētu situāciju labot iz priekšu. Jau pori pusnaktē. Beidzam darbu, priecīgu svādiņu. Čau! Savulaik man bija tikšanās ar Pabriku, sveiks, kad viņš jau bija aizsardzības ministrs, un toreiz viņš minēja tādus plānus, ka kaut kad nākotnē bija paredzēts ieviest kaut ko līdzīgu, ko savulaik darījis Ulmanis, stiprinot mūsu austrumu robežu, izvietojot tur mūsu, militārās personas vairāk tuvāk robežai, no kuras vairāk draud briesmas. Un līdz ar to arī savā veidā stiprinot gan robežu, gan arī vietējiem cilvēkiem vairāk kādas iespējas strādāt šajā sfērā. Vai aizsardzības ministrijai šobrīd ir kādi plāni šajā virzienā, un vai valsts prezidents var kaut kādā veidā ietekmēt šī aizsardzības struktūru, vienkārši runājot, izvietošanu vairāk un tuvāk austrumu robežai? Mums pirmām kārtām mēs stiprinām zemesargi, un zemesargi ir tie cilvēki, kas reāli ir uz vietas pašvaldībās, tā skaitā tiešā robežas tūmā. Mums, protams, ir jāpilnveido, vēl mēs turpinām darbu pie jautājumiem, kas saistīti ar apgādi, ar noliktavām, lai tiešām zemesargam nav jābrauc tālu pakaļ ierocim, ja šīs krīzes situācijas veidojās. Bet tas viss pašlaik ir procesā. Ja tu domā kādu armijas daļu izvietošanu gar robežu, nē, mūsu plānos pašreizajā brīdī tāds nav. Jo tiešā robežas tūmā izvietot armijas daļas, tas arī nav prātīgākais lēmums, tas ir pat bīstami, jo ļoti ātri var šādu armijas daļu iznīcināt, noizolēt no pārējā, un tāpēc ir ļoti būtiski veidot to sistēmu tā, lai mums ir tiešām šī agrā brīdināšana, un tas ļauj saulēcīgi arī pieņemt tos lēmumus. Ja veidojās šīs krīzes situācijas un pamatoties uz šī informāciju, tu jau vari pārvietot tos pašus sauszemes spēkus uz punktu X pāris stundās. Tā nav problēma. Un pavisam, ja mēs par austrumu robežu,
Tur ir tie sensori kustība, ja? Viņiem ir 10, 11, 12 gadi, viņi tur puses no viņiem nestrādā. Jā. Es domāju, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Kad? Gurmanē atbildēja ārlietu ministrs. Viņi teica, mums nav naudas, nav sensori. Nē, es viennozīmīgi uzskatu, un tāpēc arī es publiski teicu, ka mums ir jāstiprina robeža dažādos veidos, arī pirmkārtam ieviešot attīrot 12 metru aizsargoslu, jo pretējā gadījumā tie, kas ir bijuši konkrēti uz robežas, ja tev tiek koki un krūmi aug līdz pat robežas stabam, tev jau vispār nav redzamības un tev jau ir grūti pārvietoties. Kaut vai, piemēram, skolās, teiksim, Latvijas vēsturi tikt latgaliešu valodā, Kurzemē ventiņu valodā mācīt. Tur mana nostāja arī ir ļoti skaidra. Tas ir arī Satversmes komentāros atspoguļots. Tas, ka latgalē skolās nav latgaļu valodas mācību, tas ir nepareizi. Bet, diemžēl, tas ir tā, teiksim, drusciņi iegājies arī mūsu sabiedriskajā uztverē. Es domāju, ka latgaļu valoda noteikti ir jāpasniedz skolās kā priekšmets. Un Latgalē, un arī, teiksim, kāpēc ne citur, kāpēc ne Rīgā, arī varētu būt piedāvājums latgaļu valoda kā priekšmets. Mācībās, teiksim, Latvijas ģeogrāfijā, Latvijas vēsturē arī ir lielāka uzmanība jāpievērš arī tieši dažādiem reģioniem, ieskaitot Latgales, kurai ir tomēr atšķirīga vēsture bijusi, un arī tas nav jāzina tikai Latgalē, tas ir jāzina visiem. Es teiktu, es sapratu, ja deputāts no Saeimas tribīnas nodot svinīgo solījumu latgaliešu valodā, tad tas jums neradītu. Man personīgi tas neradītu nekādas problēmas. Es domāju, gan, ka to vajadzētu ierakstīt arī attiecīgā likumdošanā, ka tas, protams, ir pieņemam un pieļaujam, tas likumdošanas jautājums. Latgaļu valoda ir ietverta Satversmes 4. pantā. Latgaļu valoda ir valsts valoda. Un bija, diemžēl, viens augstākās tiesas spriedums, varbūt Fiļam kungs zina to. 2009. gadā. Jā, 2009. gadā, kas ir, pilnīgi nepieņemams, vai ne? Bet es domāju... Mēs to uzdevām jautājumu arī Biškoviča kungam. Viņš arī atzina, ka tas ir nepieņemams un tā, bet neko šobrīd nevarot darīt, kamēr attiecīgi nebūs kāda cita nākamā lieta, ko augstākai tiesai izskatīt un dot atkal savu vērtējumu. Atbilstoši, teiksim, tā šīs dienas izpratnē ir tā. Bet es domāju, šīs dienas izpratne ir aprakstīta Satversmes komentāros, un tāpēc tas ir ļoti būtiski arī tieši 4. panta ietvaros. Latviešiem ir jāsaglabā ne tikai, protams, tā latviskā identitāte, mēs par to runājam, bet arī šī reģionālā, šī specifiskā identitāte, kas ir vēl viens faktors, kas stiprina, un daži to saka vāju, bet es saku skaidri, stiprina latvisko identitāti tieši arī ar piesaisti savam reģionām. Katrā ziņā tas, kā šī reģionālā identitāte arī caur vēsturi ir jāienāk apziņā, mūsdienu apziņā ir ļoti būtiski, un es teiktu, tas ir noteikti jāuzsver. Vai Satlīga kultūra vēsturiskos novads, jūs būsiet pret tam? Noteikti pret. Es domāju, kultūra vēsturiskie novadi, kas mums ir latviešu zemes, kas ir Satversmē rakstīts, vai ne? Tās ir šīs 4 zemes, un tas nav tikai, teiksim, ekonomisks rajons, tas nav ekonomisks rajons, tas ir kultūra vēsturisks rajons, kas rada identitāti, kas veido latvisko identitāti. Un šāds tīri tehnokrātiska pieeja, tam es noteikti nepiekrītu, kas saka tagad to izsvītrot no latviešu apziņas. Runājot par darba vietu veidošanos Latgalē, mēs analizējot savus datus, mēs tādu strauju pieaugumu nevienā brīdī neesam piedzīvojuši, jo tā var teikt kaut kādu kopējo tendenci, varbūt tur vispār nevar vilkt, tur var runāt par konkrētām vietām, teiksim, vienu brīdi Jēkabpils strauji pēkšņi pieprasa darba tirgu, un darba spēku, jo tur paplašinās darba tirgus, kaut kādas darba vietas veidojas, tad nākamā brīdī kādā citā pilsētā, respektīvi tās darba vietas, tad ir 10 labākā gadījumā. Tas varbūt drīzāk ir ekonomikas ministrijas pārziņā jautājums, kas tur ir kāda cēlona tam, ka tomēr brīžiem kaut kur tā situācija kļūst labāka.
Ko atšķiras jūsu darbības pārējā Latvijā no Latgales reģiona, lai tiešām šo 3 reizes lielāko bezdarbu varētu samazināt? Nerunājot par struktūrālo bezdarbu. Tas jau vēl Latgalē, tas ir vēsturiski, ka tur ir vislielākais bezdarbs, un, kā jau minēja, arī visvairāk līdzekļi arī dažādām aktivitātēm aiziet uz Latgales reģionu. Bet varbūt kolēģi, varbūt uz to Latgales reģionu, jo grūti atbildēt, jo saka, vai tas ir vēsturiski veidojies, vai kā, viņš vienmēr ir Latgalē bijis vislielākais. Un Latgalē arī bijis vislielākais finansējums papildus. Bet es jebkurā domāju, ka tas ir tās turpmākās aktivitātes, kas arī plānojas mums uz ilgstošajiem, liksim vairāk uzsvaru uz Latgali iespējams, kur tas bezdarba līmenis ir vairāk. Un šeit arī ir izglītības ministrijai viens pasākums, Šimkus kundze varētu papildināt, kas arī tieši tendēt uz šiem ilgstošiem bezdarbiem. Jā, mēs esam arī savā starpā un ar ministrijas kolēģiem diskutējuši par Latgali. Objektīvi tās darba vietas tur ir tik, cik ir. Objektīvi mēs savu funkciju ietvaros šo darbu spēku, mēs varam izglītot un tur nav problēma. Tāpat objektīvi, ka subsidētās darba vietas tur veidojas un tiek veidotas. Latgales gadījumā tas ir nopietns atbalsts uzņēmējiem, bet diskusija ir iekš cita. Man tepat netālu ir Jelgava un Jelgavas filiāles vadītāja, kurā ik pa laikam strauji un ātri vajag atrast darba spēku. Teiksim, tur varās vaļā kaut kāds papildus ceks vai vēl kaut kas, un pēkšņi vajag vairākus 10, pieņemsim, darbiniekus. Vai tas ir pareizs risinājums ar mūsu mobilitātes pabalstu vai bez vai kādā veidā, bet šo Latgali izvest un pārvietot uz darba vietām Jelgavā, ja? vai Rīgā, vai tomēr sekmēt uzņēmē darbību tur un saglabāt to darba spēku tur uz vietas. Mēs, kā aģentūra ar savām funkcijām, varam gan tā. Mēs varam viņus mācīt priekš tā, kas vajadzīgs tur un noturēt viņus tur. Mēs varam viņus ātri pārpulcēt priekš Jelgavas metinātājus un pārvest viņus uz Jelgavu, sākumā finansējot pārcelšanos. Lietuvā, Igaunijā mēs kāpēc iekasē, mēs atkal esam pa vidu, mēs kāpēc atskamies no elementāras budžeta papildināšanas. Ja, Tas ir ar autobusiem vai vieglajām mašīnām, es neesmu redzējis. Nē, vieglajām neiekasē. Iekasē no busiņiem, no mikroautobusiem un augsāk. Tas ir tad jāskatās, ja tiešām ir Igaunijā Lietuvā autobusiem. Ir. Lietuvā mēs nezinām komisijas, kā komisijā brauc. Ir apturē. Vietām tā laikam neejot uz augšu. Uz augšu, jā. No sēdvietas skaita un smagajiem ir no krāpnes. Es nezinu, kāpēc mēs nevaram iekasēt. Mēs tieši toreiz runājām arī Baltijas asamblējā par to, ka daudz uzņēmēji iet prom uz Lietuvu un Igauniju, iet prom no Latvijas sakarā ar to, ka šeit pie mums nodokļi ir lielāki. Un tad finanšu ministrs pateica, ka izveidos darba grupu, lai harmonizētu šos te nodokļus. Ja, bet... Mums lielāki nodokļi, kā Lietuva un Igaunijā kopumā. Es gribētu gan redzēt viņu salīdzinājumā, bet kaut vai tas, ka to pašu apskatu izvērtēs kā autobraucējs. Bet, lai noņemtu šo te mītu, ja nodokļu sloks ir vienāds, tad, lai finanšu ministrija to visu nodemonstrē publiski. Un noteikti kopumā ir mazāks sloks Latvijā, bet tas, ko Lucānkungs teica, uz katru iedzīvotāju un katru iedzīvotāju pirkspēju ienākumiem. Tur es šobrīd... Bet cenas veikalā lielākas. Nevienādi. Sanās bijusi veikalos.